Esiet sveicināti, dārgie hokeja draugi. Hokeja pavasars turpinās un turpinās arī raidījuma sērija Hokeja diēta. Ar mani kā ierasts šodien kopā Jānis Matuls, hokeja eksperts un kā viņam pašam sevi joprojām patīk dēvēt hokeja guru. Jānis, sveiks! Labdien! Un šodien man ir ļoti liels prieks, kas ar mums ir piekrītis būt Kirovs Līpmans, ilgadējais Latvijas Hokeja federācijas prezidents. Šobrīd Kirovs sev laikam dēvē par uzņēmēju, ja? Tieši tā. Sveiki, Kiro! Labdien! Un tas pirmais loģiskais jautājums, mums tā interesanti sanāca, mums iepriekšējais viesis bija Edgars Masaļskis, un arī viņam šis jautājums bija, kā ir šo pavasari, hokeja pavasari vērot no malas? Nu, ja tā ņemt kopumā un salīdzināt ar iepriekšējiem gadiem, es domāju, ka viss notika tā, kā bija ieplānots. Vienīgais, ka iepriekšējā federācija neplānoja uz tādu ilgstošu procesu sagatavošanu. Tas dzīve tā pierādīja, ka nevar vienmēr reiķināties ar to, ka Dinamo negaidīt netika play-offā, un tad ļoti ātri beidzās čempionāts, uz ko mēs cerējām, ka tā nebūs tomēr, ka līdz ceturtdaļfinālām izies mūsu klubu komanda Dinamo, bet iznāca otrādi. Tāpēc es domāju, iziet no šī tāda, teiksim, nepatīkama lietu, kā Dinamo nospēlēt tik švaki, varbūt arī normāli bija, ka tāds sagatavošana posms bija. Kiro, kas pašam pietrūks šobrīd neesot vairs federācijas prezidenta amatā no tiem pavasariem, kas bija ierasti? Kas ir tās lietas, kas varbūt visvairāk pietrūks tādā cilvēciskā ziņā? Ja atklāt runājot, tas bija pirmā tāda mēnesi, varbūt pusotra mēnesi tāda momenta, kas ļoti tiešām uz maniem tādu ietekmēja visi tie negodīgie un gājieni, kas notika dažas cilvēks intereses. Un es domāju, ka daudz cilvēku jau man ļoti labi pazīst un atpazīst, un es tik un tā varēju pavisam citādāk iziet no, ja es jau vienmēr piedāvāju, kas grib manā vietā. Labi, arī šoreiz tā varēja būt, es nekādam mūžam necīnījos par šo vietu un tādu, bet man ir tāds raksturs, ja es daru, man ir pilnīgi jāņem atbildība par to, ko es daru un redzēt savu rezultātu darbam. Tā ir man princips. Un tāpēc bišķīt, protams, ka varēja visu to izdarīt godīgāk un zolīdāk, un tāpēc, ka pasauli jau man ļoti labi pazīst, ļoti labi. Viņi jau tikai sev slikti iztaisīja, jo tagad ļoti daudz runā par to pašu Savicki, ļoti daudz runā par to pašu vadību. Hokeja federācija. To nevajadzēja darīt. Priekš kam tas tikai mīnusa mums iet. Pārējā tagad es nomirinājos, ļoti labi, tagad Fazels, pat es biju uzlūgts uz jubileju pēc treķāku jubileju, un Fazels atlidoja, un ļoti priecīgs bija ar maniem tikties, uzaicināja uz pasaules čempionātu. Tad dosties arī klātienē vērot kādu spēli? Pareizi 17. datumu ātrāk es nevaru, viņš jau gribēja no paša sākuma, lai es atbraucu, bet es nevaru. No 17. datuma tad man jau bija tur viss nodrošināt un akreditācija un viesnīca man viss tur ir jau. Jāni, šis pavasars ir citādāks nekā tas bija ar Kirovu, vai ne? Vai noteikti, mēs jau esam to runājuši un esam smējušies, un ka ar Kirovu vienmēr ir bijis gan pirms čempionāta interesanti, gan čempionātā interesanti. Un es bieži vien varēju arī uzrakstīt kaut kādas muļķības, un Kirovs ir izlasījis, bet nākamajā dienā viņš tāpat nāk pretīm, sniedz roku. Pa mani pasmējās atkal kaut ko. Tas ir normāli cilvēka attiecības. Kiro, kāds ir bijuši attiecības ar Jāni tā vēsturiski? Es būšu pavisam godīgi. Man absolūti nekāda pretenzija, nekāda mūžam nebija. Un varbūt mums kaut kāda īpaša, kaut kā rakstura vienādi ir. Es ar tā no tiem, kas var kaut ko pateikt, un pēc 5 minūtēm es atkal esmu tas, kas es ir normāli cilvēks. Un nekādu mūžam es neturu pēc sirds kaut kā tur apvainumu un tā tālāk.
Es jau varēju tagad arī neatnākt, bet tāpēc, ja būtu uzlūdz cits man, piemēram, tas pats, es nezinu, tur negribu nosaukt uzvārdu, es, protams, neiedu. Bet, ja man Jānis uzlūdz, es viņam uzticu protams, es viņam pateicu, no ko es, protams, negribētu nonākt, bet viņš man apsolīja, ka tā nebūs, un es viņam uzticu. Un vēlreiz es gribu pateikt, ka man ar Jāni vienmēr bija patīkami gan kontaktēties, gan runāt, pat ja nebija patīkami saruna vienalga, es zināju, ka viņš nekādas sliktas ko neizdarīs. Kiro, par šo pavasaru runājot, Latvijas izlasē ir jauns treneris, tas ir Bobs Hārlijs. Kas ir tās izlases veiksmes pamats šajā pavasarī, jūsuprāt? 3 spēles, 3 uzvaras. Jā, pirmkārt, tā tabula ir ļoti patīkama, no paša sākuma bija redzams, ja, ka mums pirmie spēle ir ar visšvakākiem klubiem. Es gribētu pateikt vēl, varbūt daudz man nepiekritīs, bet šoreiz tiešām tā līmenis nav tik augsts, pasaules hokeja līmenis nav tik augsts. Ja jau Norvēģi var būt otrā vietā pagaidām savā grupā, tad jūs varat iedomāties, aiz Norvēģiem iet Šveice, tad jūs varat iedomāties 3. vietā. Un tur, bet bija ļoti veiksmīgi, tiešām priekš Latvijas kalendārs, un sākam no švakām komandām. Tagad būs jāturās, bet galveno jau izdarīts ir. Mēs no A grupas neizkritīsim, tas ir galvenais. Priekš šādu maziņu valsts, kam Latvija, un lai Dievs dod tālāk pozitīvu rezultātus. Kiro, es jau izreikināju, ka būs vismaz 9. līdz 12. vieta, tā kā lūdzu gatavo prēmijas. Ziniet, man višķi sāpīgi bija, ka jauna valdība kategoriskā formā pateikuši spēlētājiem un sabiedrībai un presei, bet tas bija Kiro uz 5 minūtēm tikai. Prēmijas būs, Kiro, visi es zinu, tagad, tāpēc, ka man jau stāstīja, ka puiši bija ļoti apvainojušies par tādu sarunu, un tad viņi apsolīja, ka prēmija būs tomēr, bet nevajadzēja vispār tā runāt. Un es uzskatu, ka puiši dara ļoti, ziniet, grūtu darbu. Un tu no viņam prasi to, ko viņš praktiski nevar izdarīt, un tu no viņam prasi. Un ja mūsu komanda ir elite, mūsu valsts, ne komandā, valsts ir elite, kāpēc nedot prēmiju? Viņi jau strādā, gan laukumā, gan treniņu, gan no ģimenes viņi iziet, kā tagad 3 mēneši viņi praktiski nebija ģimenē. Ja? Ar to jārēķinās, jābūt sirsnīgam pret cilvēkiem, saprotiet? Es nezinu. Vai tu pats arī kādreiz no Hokeja federācijas prēmiju saņēmis? Nekad. Man piedāvāja, savā laikā piedāvāja. Es atteicos. Un es tāpēc brīnos, jūs saprotiet? Kiro, kāpēc? Kāpēc atteicies? Kā es biznesa... Pats no sevis ņems. Man pašam jādod. No vienas kabats otrā sanāk pārlikt. Jūs ziniet, daži domā, ka es reklamēju Grindex, ja, un tur bija uz nekādā gadījumā. Man galvenais sponsors, Starptautiskā federācija, sporta, kā viņi ir tur... Jā, tā, es zinu. Jūs ziniet. Starptautiskā hokeja federācija? Jā, Starptautiskā hokeja federācija. Viņi prasīja, lai es palīdzu, viņi zināja, ka es esmu biznesā un tā, lai viņi prasīja, lai tomēr maksāju viņam. Es jau par to maksāju katru gadu 150,000. 150,000, jūs varat iedomāties. Un tā nauda gāja starp federācijai. Un, ja es viņam tikai devu 150, jūs varat iedomāt, cik es devu priekš klubam. Es atstāju, tagad es aizgāju projām no federācijas, viņu atstāju gandrīz 600,000. Ja būt pavisam godīgam, un es vienmēr esmu godīgi, daļu no tā mēs nopelnījām Starptautiskā federācija, ka mēs 4 reizes pēc kārta bijām olimpiādē, mums nav uzreiz bija liela summa nāca, un tas ir galvenais, no kurien tā nauda starp federācija bija. Kad pārņem jaunu federāciju mūsu, tur bija aptuveni 280,000, pēc 300, un 300 bija šeit,
To, ko es spēju kopā ar valdību, kas man deva par 190,000 gadā, jūs varat iedomāties. Ja? Kiro, es tavā vietā būtu izdalījis to naudu klubiem, kas tev tur tuvāk bija. Ka tu man lasi man domu, es jau dažam jau to pateicu. Viņi jau mēģināja meklēt, ziniet, kur vēl var no manis dabūt naudu. Vai kaut kur es nepareizi, kaut ko es dabūju, kā jūs man uzdevat jautājumu, vai es nedabūju tur prēmiju. Viņi jau meklēja tos visus, gribēja atrast, viņi nevarēja atrast to. Bet, piemēram, man tāds sajūta ir, ka ģenerāls sekretārs ir cilvēks, kas vienmēr tēloja, ka viņš ir baigais biznesmenis. Kurš Baldonieks tas ir? Nē, runa iet par Kozovu. Jā, es vecos laikos iebraucu. Par Kozovu. Un viņš saņem uz roku 1,500. Man kauns būtu ņemt to naudu. Jā, es visiem pasludināju, ka es esmu biznesmeni. Man jānes naudu tur iekšā, lai attīstītos uz hokeju, lai būtu. Kiro, bet visās federācijās ģenerāla sekretāra amats ir atmaksāts amats. Es nezinu to. Es nekad nejaucu uz iekšā naudā. Kas, ko dabūjas. Pirmo reizi man tas bija pavisam kaut kā negaidīt, ka zinādams Kozjovs, kas visu laiku tikai tēloja, ka viņš ir ļoti tādu, biznesa, ļoti nopietnas cilvēks. Man būtu kauns saņemt tā daudz. Atvainot, varbūt man domas nav pareizi. Labi. Kiro, tev dažas domas ir bijušas pareizes. To ar Volvo halles saimniekiem esi izveidojis, uzcēlis ļoti solīdu ģērbtuvi, un tur vairs Dauguņa žurkas neskraida. Lai gan Dauguņa žurkas tev pats saprot, ka tas bija muļķība. Man jau bija Dauguņa saruna no pašas pirmās dienas, kad viņš to pasludināja. Viņš man daudzreiz atvainojas un daudzreiz mēģināja man pierādīt, ka tas tikai joks bija. Ziniet, es viņam pateicu, var jokot savā starpā tām, ja tu pazīst to cilvēku, bet tu joko pasauli, pa valsts līmenī, tādu joku, bet tur nekādu mūžam žurku nevarēja būt. Tas ir gudrs cilvēks, viņš var saprast. Tur tā Kiro nav ko ēst beigās. Vai kā vecākie vedīs bērni pēc žurkām, es nevaru saprast tādu. Tikai... žurkas jau meklē parasti vietu, kur ir kaut kas ēdams arī. Jā, tieši tā. Saprot, tikai, kas nesaprot, neko nezinu, to var uztvert. Bet tāpēc jau mēs, mūsu iniciatīva manējā un Volvo vadība, lai uzbūvētu tur normālu ģērbtuvi. Tāpēc, ka tiešām jūs varat iedomāties, ka valdība pa visiem šiem 20 gadiem neuzbūvēja nevienu halu, kas pieder valstī. Tāpēc jau mums nevar bērni nodarboties ar hokeju. Jūs saprotiet, visi vecākie var maksāt par tādu naudu, par ledu, treneriem, un tā ir mūsu nelaime. Vajag iedomāties. Tā ir liela nelaime mūsu. Kiro, bez inventāra viena, teiksim, par trenēšanos ir jāmaksā apmēram 130–140 eiro Rīgā. Rīgai varbūt, Rīgas vecākiem tā varbūt nav liela. Mēnesī, jā. Bet vienalga, šajos laikos, kad par visu ir jāmaksā, tas ir daudz tomēr. Protams, es jau meklēju, piemēram, Zviedrijā, tur daudz lētāk bija saprotiet, te jau viss grib nopelnīt. Manie draugi arī, kas te tirgojas ar sporta inventāru, viņi jau arī grib nopelnīt. Bet, ja salīdzināt tos cenas, ka Zviedrija, ko man piedāvāja patieši daudz lētāk, protams, ka es tur ņemu. Kiro, savulaik jūs atvedāt, ja mēs atkal par tādu senāku vēsturi, Kurtu Lindstrēmu, Tēdu Nolanu, Latvijas izlases trenerus. Kā jūs atceraties šos laikus? Un šobrīd redzot, kā strādā Bobs Hārtlijs, var vilkt kaut kādas paralēlas, konkrēti ar Tēdu Nolanu? Man grūti pateikt tādu viennozīmīgi, tāpēc, ka Bobu Hārtlī tikai praktiski sāk strādāt. Bet redzams, ka viņš ir ļoti aktīvs. Protams, zinādams viņa biogrāfiju no iepriekšējiem laikiem, viņš jau arī Eiropā bija klubā. Un es neko slikti nevaru pateikt. Tā laikam bija mūsu, teiksim, laime, ka mēs viņu dabūjām. Uz šo brīdi var teikt tā. Ja mēs runājam par iepriekšējiem ārzemniekiem, par to pašu Nolandu,
Lai jūs zināt, man ar Nolanu nekād nevienreiz par visiem šiem gadiem nebija pat konflikts situācija, pat mēs nerunājam, pat nebija saruna, nekādu mūžam. Varbūt kāds tur izdomāja visu laiku, ka mēs tur Nolandam ir citi, viņš atnāca uz šeien tikai ar vienu mērķi, lai viņam piedāvātu klubu NHL. Viņam vairāk par 10 gadu nevienu klubu nepiedāvāja. Viņam bija ļoti sarežģīta situācija. Negribu tagad to palaist, bet tiešām viņam bija ļoti sarežģīta situācija. Viņš bija savā laikā labākais treneris, ja? Pasludināts NHL, bija tāds moments, ja? Bet viņam bija sarežģīta situācija, un viņam neviens nepiedāvāja klubu. Un tāpēc viņš ar tādu domu, ka viņš atnāks izlasē, tad viņam tas bija vienalga, vai Latvijas izlase, vai cita izlase, tad viņam varbūt piedāvās kādu klubu. Un viņš gaidīja, dienu no dienu viņš gaidīja, kad viņam piedāvās klubu. Un es jums varu pateikt, vēl bija olimpiāda, un te viņam uzreiz pienāca piedāvājumu. Viņš pat nepaspēja pateikt, man personīgi pateica, paldies jums un viss labi. Viņš uzreiz skrēja uz lidos un lidoja šeit. Kāpēc es to jums stāstu? Es nedomāju, ka Bobam tāda situācija, bet, tas var zināt. Ja mēs ņemam par rezultātiem, man jau pret Nolandu nekas nav, bet iedzināties, kura vieta mēs bijām. Ar Nolandu mēs nevienu reizi pa 3 gadiem uz play-off netikam. Mēs tikām uz 4. reizi uz olimpiādu ar viņu. Bet es jums pavisam atklāt pateikšu. Es pirmo reizi biju tāda vienkāršā sajūsmā, lielajā sajūsmā. Un es to atklāt pateicu Sandim Ozoliņam, ka viņš pirmo reizi, viņam bija tāda liela iniciatīva, un viņš ļoti cieši strādāja ar Nolandu pie šitā komanda. Ja, es domāju, ja nebūtu Ozoliņa, vai mēs toreiz tiktam play-offā, pēdējā olimpiādā, ko mēs spēlējām. Un tā bija tiešām sasnieguma ap divus cilvēkus, gan Nolandu, gan Ozoliņu, Sandi. Bet pārējie rezultāti, Nolandam ar visu cieņu pret viņu, es arī nekad, nevienam, ziniet, man kaut kā jocīgi, mēģina man apvainot, ka es tur kaut kā tur neatrodu kopvalodu, vai tas ir, varbūt bišķīt vēlāk es jums paskaidrošu, kāpēc tas notiek. Man arī ar Nolandu nebija neviens, nekāda pretenzija nebija, nevienreiz. Un man ļoti sāpīgi ir tas, ka es jau, piemēram, atnāca Bērisņevs, viņi izmantoja. Un man ļoti žēl, kā cilvēki, viņš nodeva visu, ko viņš varēja. Un par to viņš saņem prēmiju 4000. Man informācija ir par to, ka viņš iztaisīt tā, lai mēs netiktu uz olimpiādu, tā bija atklāta, tas ir darījums, tas bija atklāta. Kā var 2 dienas vai 3 dienas pirms kvalifikāciju turnīru pateikt, ka es nespēlēšu, netrenēšu komandu? Jūs varat iedomāties? Bet tas bija viss sakārtots. Tie pārvēlēšana jau bija izdomās jau sākot no pasaules čempionāta Krievijā. No tiem laikiem, ja bija izdomāti, kā Lipman dabūt nost, bet viņi muļķīgi, viņam vajadzēja atnākt pie manis un pateikt, Kiro, varbūt pietiek tev, es pateikt, paldies, cik es varu jau turēties. Bet viņi to izdomāja iztaisīt tā kā banditi, tā es to visu. Un, protams, ka man ļoti žēl to Bērisņevu, viņam jau tur tikai neapsolīja. Galveno treneru un visu, ko viņam te, nekur viņš nav, viņi rāda, nekur viņš nav. Kirau, es tomēr gribu teikt, ka Nolands kādu daļu savas sirds atstāja mums. Noteikti, es jau par to runāju. Jā, un Minskā pēc tam jau pēc čempionāta, ka viņš zināja, ka viņš nebūs, viņš neraudāja, viņam asaras bija, jo... Tiešām, jo es jau, godīgi sakot, es jau biežāk ar viņu tikos nekā citu, vai ne? Es zinu visu.
Un mums nekad nebija kaut kāda, es atklātu un pasaku, viņš šodien vēl ar maniem ir ļoti labā noskaņā. Protams, viņiem mēģināja tur par maniem slikti runāt tas bļugers, tāpēc kā jums jāsaprot es nekādu mūžam nejaucos treneru darbā, nekādu mūžam. Un viņš iedomājas vecākais bļugers, ka jaunais bļugers var spēlēt izlasē. Es teicu, pie galvenā treneru un runā ar viņu. Viņš nes atbildību. Kā es varu jaukties treneru darbā? Jūs padomājiet, ko es esmu? Kiro, šobrīd mēs redzam viņu spēlējumu izlasē. Šobrīd mēs redzam bļugeru spēlējumu izlasē. Tāpēc, ka viņš spēlē varbūt šodien. Bet, ja jūs atcerieties, viņš spēlēja izlasē U20, viņam bija -7 koeficienti, -7. Tad viņš ļoti labi, viņš pa šiem gadiem, pa 2-3 gadiem, viņš sāk spēlēt tā, kā tiešām izlasu kandidāts. Jā, nevēlkot paralēls starp šiem diviem ziemeļamerikāņu treneriem, Hartley un Nolan, tavs viedoklis? Ko es varu teikt? Pilnīgi droši es zinu to, ka Hartleys spēlē labāk bungas, bet Nolans savukārt ierodēties uzdāvināja Kiravam bungas. Tās mēs šodien spēlēsim, starp citu raidījumu turpinājumā. Tā kā kaut kādas paralēlas var vilkt. Un tas, ka viņi ir ziemeļamerikāņi, viņi nāk ar vismaz uz ārpus, nāk ar pozitīvo. Jā. Neko sliktu no Nolana par Latvijas izlasi, neko sliktu nedzirdēsi. Un no Hartley arī mēs nedzirdēsim. Droši vien arī pat tad, kad viņš būs atgriezies NHL vai kaut kur citur, viņš neko sliktu neteiks. Tā kā tagad Nolans saka paldies Latvijai, ka tā viņam ir sirdī, ka viņš to joprojām atcerās un ka tas viņam bijis ir labs izaicinājums. Kiro, jūsu laikā treneri mainījās pietiekami bieži. Kurš bija labākais treneris jūsu skatījumā? Es gribētu pievērst uzmanību skatītājiem un faniem. Un tā. Galvenais, ka pa visiem šiem gadiem praktiski nebija izdarīts nevienu kļūdu. Kā tikai, protams, to federāciju mēģināja tur apvainot, ka viņi bieži maina tos trenerus un tā tālāk, bet mēs joprojām bijām A grupā, priekš tādu mazu valsti. Jūs saprotiet, es jums tagad nosaukšu valsti: Francija, Vācija, Dānija, Norvēģija, Baltkrievija, Kazahstāna, Austrija. Viņi ienāk A grupā, izkrīt ārā. Un man ļoti žēl, ka to novērtē ārzemnieki. Viņi visi saprot, kā tāda maza valstiņa, tāda finansējuma. Hokejā es jums patiešu pavisam atklāt. Galvenais ir finansējums. Kāpēc galvenais ir finansējums? Tas ir treneri. Tāpēc, ka treneriem tu nevar maksāt 5 vai 10 eiro kabatā. Tas ir spēlētājiem, kam jāmaksā arī. Un tāpēc es varbūt varēju labāk, es neko nesaku. Bet kļūdu kā tā mēs neiztaisījām. Mēs pēdējā atstājām federāciju U20 A grupā, U18 A grupā, Nacionāla izlase A grupā. Un es nedomāju, ka vajag kaut ko izdomāt, vai tas ir pareizi mēs darījām, vai nepareizi darījām. Kamēr mēs esam A grupā, mēs darījām pareizi. Ja mēs izkrist ārā, tad pateikt Lipmans, tu nepareizi dari, tu nomaini treneru, pagājušajā reizē bija treneris Sās, tu nomaini uzreiz izkrist ārā. Kiro, man atmiņā ir izkrits, kurā gadā tas bija, bet jūs ar Uģi Magonu vienu gadu dubultā prēmijas apsolījāt. Vai, faktiski neapsolījāt, Andrejs Matīcins laikam izspied no jums. Jūs ziniet, es toreiz jau negribēju... Vai tas bija 98. gadā? Nē, tas bija 90, man liekas, 7. gadā. Un es pavisam atklāti jums pateikšu, viņš gandrīz brēdz, lai es tikai neaizēju prom no federācijas. Viņam nebija nauda. Kad viņi ievēlēja pa federāciju, pirms tam viņš tēloja, ka viņam ir 300 000. Kur tas ir? Neviens nezināja. Viņam ir 300 000. Un te nepagāja mēnesi, vajadzēja izlases vest uz Franciju. Viņš nāk raudādams pie manis,
Kaut mēs esam draugi, viņš man ļoti labs draugs, es pret viņu nevaru neko slikti pateikt. Tiešām mēs esam draudzīgi ļoti bijam. Nu, tagad mēs sen neesam tikušies, bet toreiz toreiz viņš vēl jauns bija, varbūt tādu. Viņš raudāja, viņam nebija nauda, aizvēs izlas uz Francijas, iedeva viņam naudu. Un tad viņš brēz un teica, paliec federācija, paliec man palīgam, neizēj projām. Un es atkal padevos. Man tāda cilvēciski ir attieksme pret cilvēkiem, un man žēl cilvēku. Es netēloju, nedomāju, ka es tēloju. Es atklāti saku, es neesmu atkarīgs. Man neko nevajag, man viss ir pašam. Bet man es tā audzināts ir. Piemēram, viss tēlo kā tur Lipmans varbūt tur. Tāds, es jums pateikšu atklāti, man ģimene, senči, man dzīvo Latvijā no 17 gadsimta. Man māte audzināja, ka man jāatstāj pēc sevi kaut ko labu šajā valstī. Varbūt es atkārtojos, es to jau esmu teicis. Man ir ļoti bagāti radnieki Amerikā. Tas ir mans onkuls, aizbrauca uz Ameriku, Ulman laikam, būtiski gadu pirms kara, kad sākas. Ja? Viņi ļoti bagāti. Man māsi no 24 gadi bija Olderman Chicago, 46. rajona pašvaldību priekšnieks. Viņam budžets bija, viņi smējās par mūsu budžetu. Bet tur tā šauja briesmīgi. Chicago. Es neesmu bijis gan pats. Ziniet, Zatlers bija Chicago, ticies ar latviešiem. Un viņi aizsūtīja uz tikšanas, tāpēc, ka zināja, ka tēvs viņa ir no Latvijas dzimis. Un tad viņi atnāca un Zatleram uzdeva jautājumu. Man liekas, jums jāzina, man brālēni. Kas jūs brālēns ir tādi? Ķiros Lipmans. Tas ir jūs brālēns? Viņi tur pasniedz, kādi viņi ir, tādi 24 gadi Oldermēni, tā kā pašvaldība priekšnieks, tā kā mērs mums, es nezinu. Bet viņam 46. rajona, tas ir viens no lielākam rajonam Chicago. Kad es pateicu, cik mums budžets, viņi pasmējās, viņam 3 reizes lielāk budžeta rajonā. Tas Amerika. Tad jūs varat saprast, ja es atteicos braukt un palikt šeit, man attieksme pret šito valstu. Un ja kaut kas notiek, es to uzskatu, ka filozofski. Es uzskatu, ka, ziniet, maz tautiņi, tas attiecas ne tikai uz Latviju, uz visiem maziem tautiņiem. Viņam ir tā domas, ja kādam ir labi, viņi nevar to pārdzīvot, jūs saprotat? Un mēs jau viens otru pazīstam. Tā ir mūsu nelaime. Kiro, Jānis joprojām gaida atbildi, vai bija 2 reizes prēmijas samaksāts vai nebija? Kurā gadā, Jāni? Es nevaru atcerēties to. Labi, Kiro, tad tie ir veci. Bet es tikai varu godīgi pateikt, neviens man nevar pārmest, ka es kādam apsolīju un neesmu samaksājis. Neviens. Jūs varat, ko gribat darīt? Es pat samaksāju tam Berisņovam, viņam nevajadzēja maksāt. Nevajadzēja. Ne tikai tāpēc, ka viņš tur 13. vietu, bet vēl bija, par ko es nerunāju, nevienam to nestāstīju. Un tomēr es viņam samaksāju. Jāni, es esmu pie Kirova 3,5 mēnešus strādājis par ģenerālsekretāru. Kirovs 2 reizes maksāja tev vēl. Strādātājs es biju slikts, bet Kirovs tajā 8. datumā, manuprāt, 8. kā bija runāts, nevienu reizi neaizkavējās. Jā? Jo, tiešām, jā? Mēs jau bijām tomēr darba ņēmēji, un mums tā naudiņa bija būtiska. 8. datumā. Jā, vienmēr neviens nevar pārmest. Beigsim pa naudu. Es tieši gribēju teikt, beigsim pa naudu, jā. Beigsim pa naudu, varbūt mazāk runās. Beigsim pa naudu runāt. Bet pateiksim tautai, lai viņi zina, ka šāviens sagatavot un aizvest izlasu uz pasaules čempionātu šogad esot maksājis 800 000 eiro. Tā kā, nevajag iedomāties, ka būt federācijas prezidentam, tas ir tā tikai pazīmēties un ar žurnālistiem parunāties. Kiro, šobrīd, kā jūs teiksim, ja mēs atkal pie hokeja vairāk tomēr prom no naudas pie hokeja, kā jūs skatāties hokeju? 20 šo te gadu laikā, kad esat bijis federācijas prezidenta amatā, noteikti esat izglītojies, kļuvis gudrāks. Vērojat kā eksperts vai joprojām kā līdzjutējs? Nē, nekādā gadījumā. Protams, es esmu gudrāks, daudz gudrāks. Ja es tagad domāju par 90 gados, tam sākumā. Bet nevajag aizmirst, ka es visu mūžu sportēju. Es jau esmu sportmeistars. Kāpēc mēs tik draudzīgi esam ar Smirnovu Georgi? Es spēlēju Peterburgā, kad es mācījos tur un spēlēju. Un
tā nelēma bija man ļoti, man bija 27 gadi, bija ļoti nopietna trauma. Man vēl šodien vien kā ir, Sāpoša īsāka. Traumēts, jā. Tad jūs varat iedomāties, ka tomēr cilvēki, kas nodarbojas ar sportu, viņam kaut kāda saprašana ir sporta kopumā. Protams, ka es nebiju hokejs, biju futbolā, bet tie paši jautājumi, vajag rezultāti, vajag treniņi, vajag vispārējo. Pamatlietas, jā. Pamatlietas. Un tāpēc protams, bet es godīgi saku, es nekādu mūžam nejaucos treniņu darbā, nekādu mūžam. Tas man princips bija, tāpēc, ka es neesmu treneris. Varbūt es saprotu un varu pateikt, bet ne jau tā, ka piespiest kaut ko. Varbūt es varu konsultēties, kā tu domā, varbūt tā, bet nekādā gadījumā es nejaucos. Kā viņš pateiks, viņam ir jānes atbildība un viņš par to dabū naudu. Kiro, bet tu par šiem daudziem gadiem, tev tomēr droši vien hokejs arī radījusi ļoti pozitīvas emocijas. To jau tās 4 olimpiskās spēles jau tu piemini, bet ir bijusi kāda spēle, kad tu esi tiešām laimīgs pēc spēles bijis. Es domāju, pēc Latvijas izlases. Protams, bija. Kura? Un man neviena daudz spēle. Man viss nelaimīga spēle bija Maskavā, kad mēs zaudējām, es sēdēju ilgi, nevarēju piecelties. Itālijai, ka zaudējām? Jā. 3-4 papildu laikā, 2007. gadā. Jā, pareizi, jā. Un es nevarēju piecelties. Tā es biju, ziniet, uztraucies. Tas pirms 10 gadiem? Jā. Laiks skrien. Kiro, bet 2000. gada 5. māju taču arī tu atceries? Kādam mēs vinnējam, jā, Krievas, tas bija Peterburgā. Tas nav aizmirsums, nevar aizmirst to. Bet es jums gribu pateikt arī vēl to, ka, ziniet, nevajag visu tikai salīdzināt ar kaut ko vienu personu, ja? Tāpēc mēs darām kopumā darbu. Ne jau pavēlt, tagad jauna federācija, bet strādāja tie paši daudz cilvēki, kas strādā iepriekšējā federācijā, vai ne? Viņi vēl nav paspējuši atlaist visus. Daudz ir atlaist. Daudz ir arī jauni. Daudz ir arī jauni. Daudz jauni. Ir papildu. Tas jā, papildu cilvēki ir pie tām, kas bija jau. Kāds, Kiro, ja mēs runājam arī projām par jūsu laiku, kāds ir tas mantojums jaunatnes sistēmas, jaunatnes izlašu ziņā? Te esam spēcīgāko divīzijā, te atkal izkrītam, te atkal paceļamies. Tas viss tāda liela nestabilitāte. Ziniet, tur arī jau kļūdas bijušas kaut kādas, ja mēs par kļūdām runājam. Bez kļūdām nevar dzīvot, jūs saprotat, tā nevar teikt, ka nebija kļūda. No kļūdām ir jāmācās, tā ir cita lieta, no kļūdām jāmācās. Bet bez kļūdām nevar būt, un es nekādu mūžam neteikšu, ka es neesmu kļūda. Es daudz izteicu kļūdu, ja es neteicu kļūdu, tad varbūt mēs būs jau čempioni pasauli, vismaz. Nē, un jau vairāk jums pateikšu, iniciatīvas, cilvēks, kas ir iniciatīvs un piemēram, emocionāls un iniciatīvs, viņš vairāk taisa tos kļūdas. Bet tajā pašā laikā viņš saprot savas kļūdas un mēģina viņu izlabot. Tas ir svarīgi, lai tu saprastu, ka tā bija kļūda tavējā. To es mēģināju darīt, kā man tas iznāk, tā ir cita lieta. Šobrīd pietrūkst hokejs kopumā? Pietrūkst hokejs pašam? Vai... Pirmo laiku ļoti bija... Cilvēki jau pietrūkst. Jā, bet man patīk redzēt emociju cilvēku, man patīk, kā ar manim sveicinājums, saprotat, man tas ir viss. Tad man nav jautājumu, vai es naudu to iztērēju pavelt vai nē. Ja ar manim sveicinājums, lai man piedod roku, tad es sapratu, ka es nepaveltu to naudu tērēju. Es zinu, ka cilvēki to vērtē, novērtē un saprot. Vai Grindeksam ir cēlušies rādītāji kopš tu neesi hokejā? Uzreiz. Es tagad, labi, ka tu uzdevi to jautājumu, mēs pa 36% pārdevam vairāk produkciju nekā iepriekšos gados. Kiro, cilvēki slimo vairāk šobrīd? Cilvēki slimo vairāk šobrīd? Kopumā jā.
Tāpēc, ka ir nestabili mūsu klimata. Jūs redzat, tādu 10. maijā sniegs. Tāda sen nebija. Kaut kāds pasaulē notiek tomēr, ziniet. Bet vajag pareizi izvērtēt ar kādu slimību un kādām slimībām, kādu vajag zāles. Un tas ir galvenais. Un tas ir ļoti grūti darbs. Bet man patīk redzēt, ko es esmu izdarījis, rezultātu. Es atnācu Grindeksā, lai jūs saprastu. Tāpat ir man sportā. Es atnācu Grindeksā, bija mīnus lieli. 10 miljonu apgrozījumi. 10 miljoni. Šodien jau tuvojas pēc 140 miljoniem. Jūs varat. Un tas es esmu gandarīts, es redzu savu darbu. To pašu hokejā. Pareizi, es ļoti pārdzīvoju, ka 2 gadu pēc kāda 13. vietu es pārdzīvoju. Un es zinu, ka tā ir vaina, treneru vaina. To es zinu 100%. Tā bija ar iepriekšo treneri Sašu un tā bija šitos treneris. Tā ir vaina, viņi nevarēja turēt mūsu puišus rokā. Mums ir ļoti labi puiši. Es vienmēr viņam saku, ka viņi tuvu man sirdī, un es to Daugu viņam daudzreiz, un Dārzi viņam to daudzreiz pateicu, ka viņi man tuvu cilvēki visi ir. Bet kaut kur viņi tikai cilvēki ir. Un ja viņam ir dots moments, ka var atslabināties, viņi to izmantos. Kiro, šogad šajā pavasarī ir vēl viena intriga. Jaunā federācijas vadība cīnās par pasaules čempionātu 2021. gadā. Jums pašam izdevās vienu čempionātu Rīgā norganizēt. Kā šobrīd var salīdzināt tos laikus, un kas varbūt ir no jūsu ieteikums jaunajai federācijas vadībai? Jūs saprotiet, es negribu kritizēt, tā ir viņa lieta, bet es nekādu mūžam neiet tā ir kopā. Tā ir Arēna Rīga. Jā. Neuzceltā. Bet ja nebūtu Lipmans, es atklāt pasaku, nebūtu Arēna Rīga šodien. Nebūtu to Dinamo, viņi to nesaprot. Nebūtu Dinamo šodien. Nebūtu spēlēt. Jā. Valsts jau nebūja nevienu halli, nevienu. Ar šito tēlo, ka viņi tūlīt ar vāciešiem veidos pasaules čempionātu, tas ir tāda muļķība. Ar Baltkrieviju. Atklāt, es saku muļķību. Ar Baltkrieviju. Ar Baltkrieviju, jā. Ar Baltkrieviju. Jūs saprotiet, pie tam fināls atdots ir Baltkrievu rokās. Zviedrija pateica viennozīmīgi, viņi nekādu mūžam netaisīs divas valstis pasaules čempionātu. Kāpēc viņi to nedara? Tāpēc, ka redziet, negrib, lai būtu konkurence halle. Tas bija jāizmanto. Kāda konkurence? Tā halle gandrīz pavisam lēta, es negribu teikt, ka pavēlt, bet gandrīz šito Arēna Rīga dabūja. Kiro, mēs atkal par naudu runājam. Nē, pa halu tas svarīgi. Un vajadzēja Latvija, un Latvija varētu dabūt pasaules čempionātu. Un es varētu to dabūt, ja pirmo reizi neatbraukt tikai vicemērs, Amerikas atbrauc. Tur Dāņiem atbraukuši 2 ministri, sporta ministru un vēl kaut kāds. Premjers atbrauc, vicepremjers atbrauc, 2 mēri, 2 pilsētās viņi bija. Kā mēs varējām salīdzināties ar viņam, mums tikai viena, un tā viņš, kad 2 varas pateica tikai Andris. Kiro, kādas cerības ir Latvijai kopā ar Baltkrievu iegūt šo 21. gada čempionātu? Ko tu Fāzelam čukstēs ausī? Ko? Fāzelam, ko tu teiksi? Es neko neteicu, lai Dievs pasaka. Nē, no 17. kad tu būsi ķelnē. Es neteikšu, tā ir viņa darīšana, es neko neteikšu. Kādas izredzes ir? Somija spēcīgs konkurents, manuprāt, ne? Ļoti spēcīgi. Ja viņi gudri, viņi jau saprast, Fāzelim jau vajag, lai starp federācijas arī būtu nauda. Kāda tev var būt nauda, ka te būs tikai pirmā etapa? Kāda nauda tur būs? Pasak man, Tā nebūs ne pusfināls, ne fināls. Gan tā nauda iet uz tiem spēlēm. Grupu turnīru spēles. Tāpēc, ka tu veido uzreiz paketi, biļetes. Un tur paketē ir parasts spēles, un, protams, ir arī pusfināls. Cilvēki ņem, tur ir parasts spēles, un tur ir fināls. Arī ņem to visu paketi. Tas jau biznesa lieta. To vajag saprast. Tā Baltkrieviem pasaules čempionātu veidot. Tas ir pazeminoši priekš Latvijas. Tas ir pazeminoši. Es jums atklāt to pasaku. To varēja tikai piekrist cilvēki, kas nesaprot sportā. Un tā arī ir.
Kā var saprast sportā, ja dabūt pēdējo vietu Dinamo Rīgai? Nekad mūžam. KHL ir ļoti ņemam, jebkurš klubs ir ņemams. Jūs ziniet, pēdējo vietu, pirmo vietu un tā tālāk. Kiro, es bieži redzu fotografijās, ka tu esi operā. Tu vari mums kāda kura operas arī tev mīļāk ir? Vai kura opera mīļāk ir? Nē, es tagad negribu noskaņot, bet lai jūs saprotiet, kāpēc es esmu opera un kāpēc es esmu sponsora. Diezgan liels sponsor nav dod operai. Tieši operai, ja? Jā. Tāpēc, ka mums ģimene, man māte dziedāja un mācījās konservatorijā, viņa bija soprāna golas, ja? Balss soprāna. Un, protams, kā es dzirdēju, viņi bieži dziedāja, viņai patīk dziedāt, un vienmēr, kad bija cilvēki atnākuši kompāniju, viņi dziedāja, bet viņai tā nelēma bija, ka viņi bija vēl jauni, un kara laikā viņi saslim Sibīrijā ar 2,5 plaukšanu. Saslim bija. Tā viņiem balss pavisam cit bija. Bet tomēr līdz pēdējā brīdī bija viss sajūsmā, kā viņi dziedāja. Viņa arī bija tāds raksturs, viņai piedāvāja operetā dziedāja. Bet viņi teica, ja es nevaru maksimāli, tā es neiešu tā, tikai lai kaut ko darītu. Paturmēt to nedaudz par sportu vispār valstī. Dzirdējis, esmu dažādas runas, ka jums dažādās citās sporta veidu federācijās piedāvāts ir kļūt par prezidentu. Tā ir patiesība? Tā bija, un tā bija īpaši futbolā. Futbolā arī? Ziniet, kā bija futbolā? Es ar lielām grūtībām piekrītu būt par Hokeja federācijas prezidents. Ar lielām grūtībām. Man pusgadu gāja, man mēģināja pierunāt. Un tikko es biju apstiprinājis par prezidentu federācijas hokeja, pēc 2 nedēļām atnāk Mežetska un saka, Kiro, davai nāc uz futbola federāciju. Tur mums tukšs vieta ir. Es teicu, Jāni, es nevaru, es tikai piekrītu būt par hokeja federāciju, kaut es neesmu hokejists, jā, man futbola tiešām tuvāk ir. Bet kā es varu mānīt cilvēku? Tas jau laikam kaut ko nozīmē, ja es tā piegāju klāt. Es teicu, es nevaru apmānīt. Ja, protams, man ir tuvāk futbola un es ar lielu prieku būtu aizējis uz federāciju. Bet ja es 2 nedēļu atpakaļ piekrītu un parakstīju, ka es esmu prezidents, es nevaru mānīt ne cilvēkus, ne sev pašam. Kiro, pēdējā pusgada laikā arī kādi piedāvājumi bijuši? Airētāji es dzirdēju, kas esat piedāvājis. Airētāji bija un... Vēl bija no Fogela. Kamaniņi? Gribēja man runāt, bet ne par prezidentu, bet kaut kā tur amatu. Kiro, bet hokejs tā tev viss sirdī. Tu tā kā neskaties... Tu tā kā neskaties tagad spēles televizorā. Labi būtu, ka viņi visas pirmās 3 būtu zaudējuši. Nav tā, jā? Nekādu mūžu. Es neesmu no tiem cilvēkiem. Tā ir mana valsts. Es esmu pilsonis šajā valstī. Tas ir tavs sporta veids, 20 gadi bijuši. Es jums pateikšu, man ļoti sāpīgi ir. Es jums vienu piemēru. Varbūt tas būs ļoti stingri process, bet man tas jāpasaka. Tāpēc, ka es biju Maskavā pasaules čempionātā, skatījos, mēs spēlējām, Latvija spēlēja, es neatceros ar kuru komandu, neatceros. Pie man piesēdēja blakus kāds vīrietis, sāk runāt par hokeju, kā jums ar Latvijā hokejs attīstās, kāds to. Es esmu tā audzināts, ka es nevaru pasūtīt uz 3 burtam, ziniet, lai kā arī gribētu. Ziniet, es pārdzīvoju par spēli savu, es skatos to spēli, un viņš man te jautājumu pēc jautājumu uzdod. Un te vienā momentā viņš man pasaka, kāpēc jūs tik daudz esat izdarījuši, mēs visu to zinām. Un daži žurnālisti par jums raksta slikti ļoti. Es neizturēju, teicu, ja es būtu latvieši, tad varbūt man uz rokam bet es neesmu latvieši. Bet to es pateicu varbūt dziļākā formā, kā daudz bija pretenzija pret, piemēram, to pašu Znāro, ka viņš ir krievs un tur bakstījās, viņš nezina, ka krievā. Tikai no šīs puses, ne vairāk. Un ko es domāju? Tad Savickis stingri pateica Ulmanim kungam,
kas 20 gadi man tēloja, ka viņš ir mans draugs, ka mēs esam kopā, un tā Kirov, kāds tu esi cilvēks, vai, man tā patīk, tu tāds esi godīgs un viss, un te uzreiz viņš pat, es viņam zvanu, viņš pat trubu neņem. Es to vērtēju kā pazeminoši. Kāpēc? Tu esi prezidents bijušais. Pat ja tā bija, pat ja kaut kas ne tā kā vajadzēja būt, tev bija pie manis jāatnāk, jāpiezvan, jāsatiekas un jāprunājas. Viņš arī ļoti labi zina, cik ir dzeltena avīze, vai ne? Viņam bija kā cilvēki, tīri no cilvēku atnāk un Kirov, kas un notis, pastāst, kā tur bija un tā, da neuztraucies, viss būs labi un tā. Ot es saprastu, tas ir tiešām cilvēks, kas varēja ieņemt prezidenta krēslu. Bet kā viņš... Un tad man pateica, ka viņam pateica Savickis, ja viņš ar maniem runās, viņš viņam nemaksās algu, naudu. Nu, ja tu esi godīgs, tu pasaki man, tu zini, es citādāk nevaru, man ar tevi atklāt jārunā, bet man algu nemaksās. Es viņam, lai es tā dzīvotu, es viņam pateicu, es tev maksāšu to algu. Tikai par to, ka tu esi godīgs, atklāts un godīgs cilvēks. Un to es arī daru ar citiem. Nu, ko vīri, man laikam gribās noslēgt pirmo raidījumu daļu un pieķerties tādām aktuālākām lietām. Jāni, vai tev bija vēl kas vaicājums? Nē. Nebija Jāni vaicājums. Latvijas izlase izcīnījusi 3 uzvaras pirmajās 3 spēlēs. Lai veicās tālāk, jā. Par Itālijas spēli, Jāni, varbūt nedaudz smalkāk. Tavs skatījums, ko tu redzēji vakar? Vai es neko neredzēju. Es tikai pašas beigas redzēju, ka Andris Džeriņš iesīt otros vārdus. Svarīgāk, ko tu redzēji? Jā, minūte un 19. Un teiksim tā, man jau vienmēr patīk būt optimistam, bet mums jābūt arī realistiem, jo tur ļoti maz pietrūka, un mums ir ļoti daudz bijis šādu spēļu, kur ļoti maz pietrūkst, lai mēs 2008. Gadā, kad Vācijai neko nevajadzēja, mēs bijām priekšā ar 3-1 Halifaksā un zaudējām ar 3-5. Vācijai neko nevajadzēja no tās spēles, mums vajadzēja, un mēs viņu nepaņēmām. Bet pozitīvs visā šajā, Jāni, ir tas, ka ar Hartliju mēs esam paņēmuši maksimāli iespējamos 9 punktus tajās spēlēs, kur mums vajag ņemt. Tas ir viss. Un, teiksim, šausmīgi pārslavēt nevajag. Dzīvojam tālāk un skatāmies. Jādzīvo reālā dzīve. Jā, reālā dzīve. Jā, vienmēr gribas vairāk. Vienmēr. Bet arī jāskatās un reāli jādomā, kas dara. Varbūt nevajag to pastāvēt plaši, lai cilvēki domā, ka viņam tas ir jādara. Tā ir cita lieta. Bet, ja tu vadi to, vai tu atbildi par to, tad tev jāskatās dziļāk un tālāk. Vīri, šobrīd mums ir iespēja iestīties Latvijas izlases ģērbtuvē. Kas notika ģērbtuvē? Ko komandai teica Hartlijs pēc uzvaras pār Itāliju? Great third period, fellas. Great job. 13 shots. Okay, we took what they were giving us, and we took advantage of it. Hey, those guys, they played a hell of a game. Okay, we knew that they would make it tough, that they would make it muddy, and they did. We never quit. Great penalty killing in the third period also. Great job. Elvis, great save at the end. Great save at the end, boys. This is huge 3 points. Great job. 3-0. Be proud of yourself. Tomorrow we're going to go short. Let's have a good meal tonight. Let's rest. Now the big boys are coming. So we need to find even another gear. But let's make sure, let's enjoy today's win. And let's be ready to go. Super job, boys. All right, see you at the next. Good job. Es domāju, Māliņš uzvar, bet nevajag to visu laiku, to pieredzi ņemt tā kā for granted angliski, ja? Nevajag to vajag izbaudīt un domāju, turpināt tādā pašā veidā. Good job, boys. Good job.
Jā, nu ko, tas bija es atvainojos, Bobs Hārtlijs, protams, ne Teds Nolans. Un nedaudz iztulkojot to, ko viņš teica, puišiem lieliski trešā trešdaļa, draugi, 13 metienu trešdaļa, ļoti labs darbs. Mēs pārņēmām iniciatīvu, izdarījām to, kas mums bija jādara. Zinājām, ka Itālijas izlase nebūs vienkārši pretinieks. Gribu uzteikt spēles skaitliskajā mazākumā. Malač, Elvi, lielisks atvairīts metiens spēles pašās beigās. Šie ir milzīgi 3 punkti, 3 uzvaras, 3 spēlēs. Mums ir ar to jālepojas. Paēdīsim labas vakariņas, atpūtīsimies un gatavosimies turpinājumam. Turpinājumā mūs jau sagaida lielie puikas, tā kā būs jāatrod jauns pārnesums ātrumkārbā un jāslēdz augstāk. Bet, vīri, turpinot visai dinamiski, es gribu jums piedāvāt vēl vienu video, ko ir sagatavojis mūsu kolēģis ķelnē Ulvis Brožs kopā ar Edvardu Ozarīnski, tā ka paskatāmies. Sveiciens visiem hokeja diētas skatītājiem no Vācijas pilsētas Ķelnes, pasaules čempionāts hokejā, un Latvija to sāks fantastiski. 3 spēles, 3 izcīnītas uzvaras, pēdējā gan bija tāda grūtāka pret Itāliju, kā norādīja gan galvenais treneris Bobs Hārtlijs, gan arī spēlētāji tieši šādu spēles stilu no itāļiem. Viņi arī gaidīja, ka būs tāda, kā Bobs teica, tāda dubļaina cīņa, ka būs grūti mūsējiem, kā teica Oskars Cibuļskis. Tad nācās pamainīt spēles plānu, bija uzdevums mest aizsargiem starp uzbrucēju kājām. Tas nestrādāja, trešajā trešdaļā pamainīts plāns, pēc tam arī spēle aizgāja. Bet, kā norādīja komandas kapteinis Kaspars Daugaņš, jau visu spēli mēs būtu aizvadījuši kā trešo trešdaļu. Tad, ja daudz ātrāk itāļu pretestība tiktu nolausta, to mēs redzam arī metienu attiecībā 13 pret 3 trešajā trešdaļā. Līdz ar to esam sākuši ar 9 punktiem. Un mazliet pārsteidzoši, varbūt kādam tas arī nav pārsteigums, esam A grupas vadībā un mums seko pati Krievija ar 8 punktiem. Ja runājam par pašu Ķelni, tad jāsaka, kā ir. Tepat kaut vai paejot aiz nākamā stūra, nejūt pasaules čempionāta klātbūtni, arī pilsētā nekas neliecina par to, ka šeit norisinātos hokeja svētki. Uz Vācijas spēlēm pilnas tribīnes, taču sajūta tāda kā teātrī, klusums, bungu rīboņas nav, skatītāji priecājas tikai pēc iemestajiem vārtiem un tad arī ātri norimst. Ja runājam par Latvijas faniem, tad mūsējiem noteikti ir jāpriecājas par to, ka nespēlējam Parīzes apakšgrupā, jo šeit pat Ķelnē spēļu laikā drīkst dzert alu, pie tam iespēja ir nopirkt to pat nepieceļoties no savas sēdvietas, maksā tas 5 eiro par 0,4 litriem. Parunājot ar cilvēkiem tepat apkārt, dzirdams ir tas, ka daudz ir ieradušies tikai šodien. Tāpat arī ir dzirdēts par to, ka ieradīsies fani arī rīt, arī parīt. Daudz gan ir aizbraukši arī pēc pirmajām 2 spēlēm 2 dienās, bet lielākā daļa cilvēku tomēr domā palikt vismaz uz 4-5 mačiem un tikai pēc tam doties prom. Bet kas zina, varbūt arī Latvijas izlases veiksmīgais sniegums mainīs viņu plāns un pagarinās šos te cilvēku paņemtos atvaļinājumus. Jā, nu ko, nākamais mačs Latvijai ar Zviedriem, Jāni, un es zinu, ka tu esi papētījis Zviedrijas komandu. Nepārāk sekmīgs, starp citu čempionāts pagaidām Zviedriem. Jā, nepārāk, bet spēles kvalitāte viņiem tomēr ir laba. Un jāņem ir vērā arī tāda lieta, ka mēs esam nospēlējuši būtībā ar savas grupas apakšgalu, Zviedri nospēlējuši ar savas grupas augšgalu. Teiksim, tas ir ar savas grupas, ar mūsu grupas augšgalu. Un, teiksim, salīdzināt mūsu 9 punktus ar Zviedru, 4 viņiem ir jau 4 punktiem. Nu, nav īsti korekti. Ja? Salīdzināt mēs varēsim tad, kad būs nospēlēts visas 7 spēles. Un, bet no otras puses arī nevajag domāt, ka Zviedri nav neuzvarami. Kirovs droši vien arī labi atcerās, ka 2009. gadā Bulīšos, Bernē, mēs Zviedrus uzvarējām, bet ir vēl viena cita lieta. Zviedriem briesmīgi nepatīk teikt, ka viņi ir zaudējuši mums. Jā. Vispār pasaulē šobrīd ir neapspēlējams komandas. Nu, ja ir neapspēlējama, tad Kanāda, bet pie lielas veiksmes var faktiski jebkuru apspēlēt. Starp citu, mēs šobrīd ar Kanādu esam 2 vienīgās komandas, kurām ir pa 9 punktiem. Joprojām. Bet es saprotu, bet kanādieši jau spēlē ar daudz labākiem komandām. Protams. Jāņem vērā to. Kā vīri, gribētu jūs noslēgumā uz tādu nelielu avantūru izaicināt? Es zinu, ka Jānis ir liels dziedātājs. Kirovam arī ir saknēs dziedātāji, kā mēs arī dzirdējām. Nu, ar mani gan grūtāk. Šobrīd esat gatavi nelielai avantūrai nedaudz uzspēlēt bungas un nedaudz arī padziedāt? Kirov? Nu, es nezinu, kā tu? Jā, Kirov, par naudu es visu daru. Vīri, bet pirms tam paskatāmies nelielu video. Un pēc tam esam atpakaļ jau ar mūsu dziedājumu un arī mūsu bungu spēli. Sandis Ozolīns!
Labvakar! Vienreiz skolā es palielījos savai mūzikas pasniedzējai, ka es kādu dienu uzstāšos operā. Nu, viņi gan man atbildēja, ka man operā varbūt ielaidīs iekšā, bet dziedāt jau gan neviens nedos. Nu tad mazs kukainis pa jūru peld un negrims dibenā. Ej, negrims dibenā, ej, negrims dibenā. Laikam jau viņai bija tomēr taisnība. Bet tagad patiešām par tiem cilvēkiem, kas ļoti skaisti dzied un lieliski izskatās ekrānos. Ja, to, cik labi dziedam mēs, tas, ka mēs izskatāmies labi ekrānos, laikam Jāni piekritīs, jā? Jā, bet mēs arī labi dziedam. Mēs arī labi dziedam. To šobrīd mums būs iespēja apliecināt. Tad, Kiro, es aicināšu jūs piesist ritmu. Jā. Jānis dzied. Es ar kaut ko mēģināšu vilkt līdzi. Jā? Pēc ritmu. Jā, 3, 4. Mazs kukainis pa jūru peld un negrims dibenā, un negrims dibenā, un negrims dibenā. Tas izstiepjas un saraujas un negrims dibenā, un negrims dibenā, hei, negrims dibenā. Ko lieliski, vīri? Manuprāt, Latvija ir liela valsts, un Latvijas hokejs ir liels hokejs. Tieši tā. Manuprāt, vīri, lielisks noslēgums lieliskam raidījumam kopumā. Paldies, Kiro, ka atnāc. Mēs noteikti vēlam veiksmi. Paldies jums liels, jā. Vēlam veiksmi Latvijas. Un ja Kārlis tiks ceturdaļfinālā, tad mēs arī uzsitīsim ar viņu bungas. Jā, pilnīgi noteikti. Es jums ļoti pateicīgs ir un tiešām. Es domāju, ka normāli cilvēks ar pareizu domāšanu, tā kā jūs, ja, vienmēr izvērtēs to pareizo darbu par cilvēkam. Un ja mēs vairāk atbalstīt cilvēkus un vairāk uzticēt cilvēkiem, mēs daudz labāk dzīvot šajā pasaulē. Šīs raidījums ir noslēdzies. Mēs ar Jāni tiksimies jau 12. maijā, kad Latvijas izlase būs aizbījusi spēle ar Zviedriju. Kiro, vēlreiz paldies, ka atnācāt, un paldies arī skatītājiem, kas skatījās.